Īstenībā es teiktu, ka trēliņu mājās sev piemērot vietu var atrast jebkurš. Ir tīpaši, protams, tas ir nenovērtējami, cik tas ir jauki jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem, jo te ir teritorija ir plaša, ir celiņa, kur tu vari staigāt ar ratiņiem. Pie katras nepārspīlē, jo pie katras mājas ir savs bērnu laukumiņš. Man liekas, tas bija vismaz sākuma posmā, tas bija ļoti interesanti mums ar mazo staigāt pa vairākiem laukumiņiem, jo katrā ir kaut kādas atšķirības, katrā ir kaut kas savs, un bērnam tas ir ļoti interesanti, plus tev ir pavadīts laiks sveikā gaisā. Nemaz nerunājot, ka šeit ir ziemā ar bērniem ļoti, ļoti jauki, jo teritorija ir plaša, ir sniega vīru celšanas un pikošanās, un vasarā ir bumbu spēlēšanas, tā kā visam, kam šeit tieši jaunajām ģimenēm, bet bieži vien ir arī cilvēki, kas ir vienkārši grib būt varbūt ārpus tās pilsētas kņadas, jo šeit tā dzīve ir tiešām, gribu teikt, ļoti, ļoti mierīga un harmoniska. Klusa, mierīga, harmoniska. Jā, tā kā nepārspīlējot, jo arī cilvēki, jā, kam vienkārši tā ikdienas būsma nepatīk, pat bez bērniem noteikti šeit būtu ļoti, ļoti omulīgi.